Patreiz es esmu pārliecināts, ka mūsu galvenais uzdevums ir taisnīgums, sociālā vienlīdzība un saglabāt mūsu individuālās personiskās brīvības. Lai neatnāk kāds saimnieks, kapteinis, navigators un kāds cits vadītājs, kurš var pateikt, ka, ziniet, mēs zinām labāk nekā jūs, ļaujiet mums lemt, gan jau mums viss labi. Diemžēl mēs to nevaram atļauties. Mēs nevaram atļauties savu atbildību atdot citiem un sēdēt mājās, jo, ja mēs atdosim savu atbildību citiem, viņi izlems ne tā, kā mums vajag. Un to jau mēs esam piedzīvojuši agrākos laikos. Nobeidzot savu uzrunu, es gribēju teikt, ka mums sabiedrībā citai politikai un arī mūsu šajā jaunajā apvienībā vienotība ir liela ticība daudziem jūsu līderiem. Un sevišķi šeit var pieminēt gan Atlēņu, gan Anci Dobeli, gan arī citus. Un mēs ļoti ceram, ka mēs atradīsim veidu, kā sastrādāties. Mēs neredzam šo vienotību kā nacionālu bloku. Proti, mēs visi esam Latvijas patrioti, bet mums nevajag ar nacionālismu veidot politiku. Un otrām kārtām mēs neredzam šo bloku kā labēju. Mēs redzam šo bloku kā eiropeisku bloku. Un ja mums izdosies pietiekami daudz pozīcijas dabūt nākošajās vēlēšanās tiem cilvēkiem, kur ir sociāli domājoši un ir par sociālu tirgus ekonomiku, tā kā mēs un tā kā jūs, tad es esmu pārliecināts, ka mēs spēsim šo valsti izveidot par taisnīgāku valsti, par labāku valsti, un tie cilvēki, kas ir aizbraukuši, viņi atkal varēs teikt, ka tomēr laikam šajā valstī pēc kāda laika viņiem ir vislabāk dzīvot. Paldies jums par uzmanību, es novēlu jums veiksmi, un es ceru uz turpmāko sadarbību, jo mums priekšā ir grūts laiks, ja mēs to nedarīsim tagad, tad kad gan vēl citreiz. Paldies! Paldies Artim Pabrikam. Nākamajam vārdu dosim Atim Leņam.